Tātad, tagad, kamēr mēs gaidām atbildi no Nica, lai, lai varētu palaist lapu jau uz īstā domēna vārda, tad mēs pa to laiku varam uztaisīt Facebook lapu. Facebook lapu, YouTube kanālu, kurā likt iekšā šos video, un Instagram kontu arī, bet to caur telefonu, un to es šodien netaisīšu, jo jānopērk ir jauna karte, jo visas man jau ir Instagram konti, ir tik daudz, kad es vairs nevaru uz šī paša numura viņu taisīt. Tāpēc Facebook lapu gan mēs varam uztaisīt. Ejam uz Facebooku, uz savu personīgo kontu, ar savu e-pastu. Parole man uzreiz ir. Tāks, ienākot Facebookā, uzreiz ir te labajā stūrīt, ir tāds 3 stūrīts, uz viņa uzspiežot, parādās Create Page. Ja es stāstu, tāpat es visu angliski lietoju, un esmu arī pieredzis ļoti angliski, bet ja jūs gribat, jūs varat pārslēgties rekur latviešu valodā, un te var uzlikt latviešu valodu. Bet, kāpēc es te par Facebook visur, angliski ir jāzina šie vārdi. Tas ir ļoti vienkārši. Šie ir jāzina, Create Page, izveidot lapu latviski. Un tātad te parādās, nospiežot to, tad parādās šādi varianti. Lokālais biznes, te jūs varat sarakstīt arī visus savus nosaukumu, tur vajadzēs kategoriju. Ir dažādi veidi, kā lai paskaidrot tā vienkāršāk un skaidrāk. Tas, kad, ja jums ir šajā pirmajā var norādīt adresi, konkrētu adresi, kur būs viņš uzreiz arī piedāvā. Šajā, redziet, te jau mazāk. Te ir tikai kategorija, tur education, izglītība vai augstskola, tur skola, reliģiska organizācija, health, beauty, veselība, skaistums. Un tad te vienkārši ir jāiet cauri pa visiem šiem te, ja tas ir brands vai produkts, tad ir jāiet vienkārši skatīties mašīnas, apģērbi, elektronika, home dekoru. Ja kaut kas nav saprotams, tad var uzlikt viņu ar Google Translate, iztulkot un atrast to īsto, kurš ir vajadzīgs. Manā gadījumā, tā kā šis te ir tā kā video apmācības, tad tas man vajadzētu būt atrast, kur ir kaut kas saistīts ar mācībām. Commercial, computers, electronic furniture, home decor. Man liekas, ka kaut kur bija. Jūs arī to pēc tam varēsiet mainīt, tā kā tas nav tik education, izglītošanās, lai ir izglītošanās. Education, tā ir izglītošanās. Un. Jā, te apakšā tas ir publiskā figūra, tur slavenība, tas ir kaut kādi grāmatas, tur mūvijas, filmas, mūziķi un tā, un vai arī vienkārši tāds, katrā ziņā es izvēlošu šo te, tavs, te es rakstīšu tādā veidā, tavs uzņēmums. Un te tas parādīsies apakšā, šis te ir tas nosaukums, kas uz lapai nosaukums, bet vēl ar to zīmīti, tā kā ar tegu varēs tos pagaid visu pēc kārtas. Tātad tavs uzņēmums, ieraksta nosaukumu Get Started. Baigi garais te aizrunājos, bet šis arī, te ir svarīgi, te ir jāizvēlās un jāsaprot, kuru izvēlēties tieši. Un uzreiz parādās lapa. Tātad ir uzņēmumi, kuri ņem par Facebook lapas izveidu, vienkārši par izveidu bez bildēm lielu naudu. Patiesībā arī manā jūsu nākotnē lapā te jūs redzēsiet Facebook izveide. Vispār visas tās lietas, ko es šobrīd mācu, maksā lielu naudu. Maksā tiešām lielu naudu un cilvēki Facebook lapas izveide vienkārši 10 eiro. Cilvēks pasaka nosaukumu un es izdaru šādu te funkciju, te var pastīties see more. Un tās ir manas veidotās Facebook lapas. Te viņu ir daudz, tiešām daudz. Es kaut kad skaitīju, bija pāri 50. Un
Nav, tur es netaisu. Es parasti ņemu tā jau, tā ir maza tā kā summa, bet šie darbi ir, nepieciešami. Un tad cilvēkam liekas, ja tur saka par kaut kādu 2 eiro uztaisīt Facebook lapu, tad arī liekas 2 no kāda 2 eiro. Tādas ir, es vienkārši uztaisu par velti. Tad jau labāk. Un te jā, jūs nākotnē Facebook lapas var paskatīties. Te šis te interesants video, kuru es arī taisīju. Jā, tāds interesants video var noskatīties liederīgs. Un jā, jūsu nākotnē.lv un Facebook izveidot. Tur var paskatīties visādas lapas, kuras esmu taisījis. Ļoti daudzas. Un, jā, Facebook lapas izveida 10 eiro, bet Facebook lapas izveida plus bildes jau ir 25 eiro. Un tad šajā gadījumā šos mēs varam ciet. Bez bildēm, nav jēgas no lapas, kurai nav nevienas bildes. Tāpēc jums ir jāpievieno kaut kādas bildes, un bildes legāli var dabūt, piemēram, ir tāda adrese pexels.com. Diezgan forša, laba, kur var atrast visādas bildes. Protams, šajā vietā, ja jums ir logo, tad vislabāk ir likt logo smuki, jo tā parasti visi dara, kad ieliek šeit logo. Bet, ja gadījumā jums nav logo, tad to mēs varam uztaisīt. Un vai arī es nerādīšu, kā taisīt ar logo šobrīd un tā. Bet te, piemēram, jūs varat atrast bildes. Es ielikšu vienkārši kaut kādas bildes. Varbūt pēc šo, nezinu, nē. Ko es varētu ierakstīt? Kompanija rakstās ar dieviem, vai ne? Jā, kaut kas tam līdzīgs man varētu patikt. Profila bildītāji varētu būt kaut kāds, kaut globāli, nē, tas nē. Es nezinu. Tuliņās atradīšu. Jā, jūs sasvieties to pexels.com, tur var dabūt bezmaksas bildes. Ir ļoti daudz bilžu bankas, visu sādas, kur var augstas kvalitātes bildes dabūt ar licencēm, tā kā, lai viss kārtībā. Tā, es nezinu, es varbūt vienkārši šo te bildiņu, bet nē, man nepatīk tur kaut kāds. Tas man nepatīk. Katrā ziņā, lai nekavētu laiku, es vienkārši uzlikšu kaut kuru bildi, jūs saglabājiet sevi imidžās un lejuplādes vienalga. Parasti es ieteiktu vienmēr uztaisīt, nesaglabāt, aiziet uz mapīti, izveidot jaunu mapīti, piemēram, te ar labo var nospiest un jauns mape, kad bildes saglabāt, tad arī visu grupēt jau uzreiz no sākuma, lai viss ir kārtīgi, viss ir savās vietās. Tavs uzņēmums.lv. Jo, ja ir bardaks, ja ir bardaks galvā vai bardaks datorā vai bardaks mājās vai jebkur, tad ir bardaks un tad diezgan daudz, kas nesanāk. To es sapratu pavisam noteikti strādājot, kad ir jābūt visam ir sagrupēta mazāk vai vairāk. Bet ir jābūt visam pa mapītēm un kārtīgi, lai būtu viegli atrast. Pēc tam vienkārši ir viegli atrast. Nav tā, ka tad viss saglabā tikai lejupielādēs un tad pēc tam domā, kur ir tas, un neko nevar atrast. Tad es šobrīd vienkārši saglabāju 2 bildītes, kuras tad varam ielikt iekšā te. Es parādīšu uzreiz vēl vienu adresi, kuriem ļoti noderēs canva.com. No tā Pexels var dabūt bildes, un ir šāda te canva.com. Es tās adreses sakupēšu kaut kur laikam, bet var arī ierakstīt. Un te var pieregistrēties ar Facebooku. Ieiet iekšā ar Facebooku, parādās, tas jau bija daudz ko taisījis. Un te parādās Facebook cover, piemēram, Facebook vāka bilde. Jo, ja jūs ieliekat lielo bildi, tad viņa kaut kur aiziet uz sānu vai kur, bet jūs varat ar šo te canva.com izvēlēties, piemēram, Facebook vāka bildi. Te, piemēram, arī ir Facebook ierakstu, Facebook posts, tad te ir YouTube bilde, Instagram posts, un ja mēs pavaram vēl vaļā, tad ir vispār ļoti visādas daudz, gan prezentācijas, gan dažādi izmēri uzreiz jau sagatavots gatavs un arī ar dizainu. Te, piemēram, var izvēlēties sānā kaut kādu konkrētu dizainu.
Jūs šo varēsiet pačakot pēc tam paši, atceroties to kanvas un tad vienkārši paskatīties. Es tagad to netaisīšu, bet tad ir uzreiz īstais izmērs. Bet es vienkārši šajā gadījumā pievienošu to bildi, kuru es tikko leju pielādēju. Man jau nepatīk, bet šis ir tikai piemērs, jūs tad tur ir jāizdomā, ir forši jāuzliek labāk ar smaidīgām sejām, un, jā, es jau saku tā, tad var jau ielikt. Smiling people. Reku kaut kādi... Varbūt kaut kur tie datoriem man galīgi nepatikās īsti. Tā bilde šitas ar melnais īsti nederēs. Tāpēc arī bieži ir, citas ir, es nezinu, šo. Nē, varbūt arī nē. Tā ar to ir jārēķinās, ka par bildēm, ja viņas vislabāk jau vispār ir fočēt pašiem savas bildes, un, protams, tas viss ir jādara, kad ir bildes pašiem profesionāls fotogrāfs, ir jānopērk, jānolgo un jātaisa visu ļoti augstā līmenī, tikai es vienkārši šobrīd parādu tādu kā alternatīvu, kā to var izdarīt. Bet šis arī ir labi izskatījās jau. Ziniet, es laikam atstāšu. Jā, es atstāšu šo. Tā kā var to panākt arī ar visām bezmaksas iespējām un neieguldot to naudu, jo šos daudzos gadus, kad es strādāju, es vienkārši es nāku no diezgan nabadzīgas ģimenes, tā ka mums parasti viss pietrūkās, un tad es sapratu kādu dienu, kad es negribu tā, kad es gribu, lai ir viss ir pietiekami, un kad es varu palīdzēt gan sev, gan arī saviem tuviniekiem un citiem cilvēkiem. Tāpēc ir jācenšas un ir jādara, bet, tāpēc šis te viss, ko es daru, varētu es arī ņemt lielu naudu prasīt, bet tāds nav mans mērķis, pavisam noteikti. Mans mērķis ir tiešām palīdzēt, lai no tā iegūtu labumu, un jo vairāk cilvēkiem es palīdzēšu, jo vairāk cilvēki par to priecāsies un pastāstīs citiem cilvēkiem. Katrā ziņā palīdzēšana ļoti palīdz. Tas ir noteikti, tas ir pierādījies. Ja gribi tikai visu laiku sev un nedomājot par citiem, tad diezgan grūti arī tā viss iet uz priekšu. Tas viss ir izmēģināts un izbaudīts, un tāpēc foršāk ir palīdzēt, un pēc tam cilvēki ir priecīgāki un arī daudz ko. Bet šī bilde man tiešām nepatīk. Ko es varētu ielikt tur citu? Šo te ieliksim šo, jo viņa līdzīgi vajag skatīties arī par tām krāsām, lai apmēram kaut kas sajiet kopā. Nevis apmēram, bet, vajag diezgan, lai sajiet kopā, protams. Šo bildīti, ja ielikāt, tad vienkārši var izdzēst ārā, remove, confirm, un tad refrešojas lapa. Tā bilde nav atkal spiest uz tās bildītes, upload foto un izvēlamies šo bildīti. Tad viņa lēnām ielādējas. Es pirmīt neparādīju to, kad rekur viņa parādās, un tad viņu var, es rādīju tā kā tur bīdīju, un viņu var patuvināt, patālināt. Jā, viņa tik daudz, kā es gribēju, viņa neiet, bet arī šādi būs normāli. Un jā, viņu tur var patuvināt, patālināt, lai viņa būtu precīzi, pareizi. Jo bieži arī daudzi sataisa kaut kā, kad saliek tur nemaz tajā profila bildē neko nevar redzēt. Kaut kāds ir pusi tekstu var izlasīt un pusi nevar. Tad diezgan dīvaini. Tā bilde ir ielādējusies. Tāda jau saskaņotāks izskatās kopā, tad foršāk izskatās, kad ir tāds kopējais dizains. Un lapām arī tad jātur, to pēc tam. Tā tad te vēl apakšā, kas paskatīšos šo te bildi, kur es ieliku sākumā, es viņu izdzēsīšu ārā.
bildes, options un delete this photo. Delete. Tad viņi arī izdzēsīsies, kad refrešošu lapu un viņas vairs nebūs. Lai lapa būtu pabeigta, te, piemēram, ir jānospiež learn more, tā kā ierakstīt, te vajadzēs, bet mums vēl nav pabeigta, mums vēl nav, Nits vēl nav atsūtījis domēna pieejas, vēl tā kā nav aktivizējies tas domēns, lai mēs varētu nomainīt ierakstus, tad šeit vajadzēs rakstīt to piezīmēšanās lapas adresi, bet pagaidām mēs viņu nerakstam, to mēs izdarīsim pēc tam. Varam paši nolaikot lapu, paši sekojam un uzaicināt visus savus draugus. Tā kā šis ir tikai tā kā parauga tā lapa, kuras taisa, es laikam šobrīd neaicināšu draugus, lai nemulsinātu viņus, bet jūs to noteikti dariet, un jums ir jāsavāc vismaz sākumā 25 vai 21. Es tieši neatceros precīzi, lai jūs varētu ierakstīt to tur, parādīšu, aizejot uz settingiem. Te ir edit page. Nē. Un kur palika? Jums vajadzīgs ir arī, es nezinu, es tuliņās atradīšu. About, kāpēc es uzreiz negāju turieni. Jā, tā kā jūs varat pameklēt arī visur, neko nav jābaidās, visur ir jāspaid un jāmeklē. Ja kaut ko nevar atrast, tad arī, tad te, piemēram, about, te to kategoriju var nomainīt kaut kādu education un username, tad šeit varēs izveidot to, tā kā cilvēki vieglāk var atrast tavs uzņēmums. Viņš tad parādīs ar ķeksīti, ja to var, un tad cilvēki vienkārši ierakstot šo, varēs daudz vieglāk atrast. Tavs uzņēmums. Un, ja es tāds spiedīšu, viņš man neatļaus viņu vienkārši izveidot, jo viņš neatļauj, kamēr nav tie 25 sekotāji. 21, 25 līdz 30, es precīzi tieši neatceros. Parasti tad viņi tur savācās kaut kādas, saspiež visus draugus uzaicināt un jau tur pāris stundu laikā vai dienas laikā tad ir viņi, un tad es parasti uzlieku to papildus informāciju, salieku. Bet galvenais ir uzlikts, un tad about, te arī jūs varat ierakstīt īsu tekstu, edit story, short description. Šīs ir tās pašas galvenās. Es strādu galvenās lietas, un tie profesionāļi, kuri ar šo nodarbojas, tur tālāk visu tīk padziļināti, visu tur var darīt, un tas būs ārprāts. Tas tikai tagad es to, lai nebūtu ilgi. Un tāpēc šis ir tikai sākums un šīs galvenās lietas, kam ir jābūt. Tad profila bilde, vāka bilde, piezīmēšanas lapas adrese, tur about vajadzēs to tur, tāda sīkuma. Principā lapa ir gatava un jums šī te adrese, tā arī būs, vai tur vēl garāk, nē. Jā, pēc tam tad vēl būs tieši tavs uzņēmums, tā kā šeit aizslīgsvīdas, tad, kad varēs ierakstīt, tad, kad būs tie draugi. Bet, lai es visu varētu parādīt, es tur uzlikšu reklāmas, bet tas pēc tam. Facebooks ir izveidots un tam vajadzēja būt ļoti ātri, bet man tā kā es gribēju pastāstīt arī garāk, tad arī šī apmācība bija ilgāka. Bet tas tā, labi. Nākošais būs YouTube kanāla izveide.